Mani sauc Andrejs, es dzīvoju Grīziņkalnā jau 10 gadus. Esmu viens no Grīziņkalna apkaimes biedrības dibinātājiem un arī tās valdes loceklis. Strādāju IT industrijā jau 15 gadus. Grīziņkalnā man interesē godīgas, iekļaujošas vides attīstība, lai visiem tā būtu pieejama, zaļa un mūsdienīga. Mēs kāpjam kalnā, Torņkalns, Čiekurkalns, Agenskalns. Visur ir kopienas un cilvēki ap sevi veido labākas, skaistākas mājas. Un kā tas ir šeit, Grīziņkalnā? Tu esi Grīziņkalna apkaimes satiksmes ministrs, ja? Nu, var arī tā teikt, jā, bet es drīzāk teiktu galvenais eksperts. Galvenais eksperts satiksmes jautājumu. Satiksmes jautājumos, jā, un vidas pieejamībā. Nu, stāsti, kas ir tie darbi, ko jūs jau esat izdarījuši un ko jūs plānojat izdarīt? Nu, man liekas, viens no tādiem tieši satiksmes jomā galvenajiem uzlabojumiem ir noticis tieši šeit Jāņa Asarielā, kur mums sanāca tomēr panākt, ka Rīgas doma ievieš velojoslas atbilstoši savām, protams, visiem plāniem, kas viņiem ir. Un velojoslas, manuprāt, ir tas, kas galvenais risinājums, lai mazinātu sastrēgumus un līdz ar to arī padarītu vidi daudz zaļāku un labāku visiem. Veloceliņš 4 kvartālu garumā, vai tas tiešām risina problēmu un vai to ir jēga izcīnīt, jo, cik es saprotu, tā cīņa nebija viegla? Velo infrastruktūrā galvenais ir tas, lai būtu pārklājums. Un šobrīd šīs veloceļš savieno faktiski Pļauniekus ar Avotu ielu. Tā kā tas ir viens posms, faktiski viens no tādiem trūkstošiem posmiem, jo Pļauniekos tur 2026. gadā tiks uzbūvēta ļoti laba velo infrastruktūra. Bet, kā mēs redzam, neviens ļoti nav par jums parūpējušies. Kā mēs redzam, uzturētāji nav bijuši savu uzdevumu augstumos. Ar tādām lietām arī, jā, tādi sīkumi, kas īstenībā nav sīkumi, veido kopējo bildi. Un tieši ziema ir tas rādītājs, cik labi velo infrastruktūra. Ja ziemā var normāli braukt, tas nozīmē, ka vasarā tā velo infrastruktūra ir izcila. Līdz ar to, jā, ziema ir tas rādītājs, un es pats ziemā braucu jau kaut kādus 4-5 gadus, pirms tam man likās kaut kāda, tikai nenormāli, to var darīt. Bet kopumā tas, man liekas, ir, ļoti, ļoti labi priekš veselības. Un primārais, skatoties uz velo infrastruktūru, ir veselība, cīņa pret sastrēgumiem, un tikai pēc tam nāk tas zaļais faktors. Jā, man arī pirms vairākiem gadiem ārsts izrakstīja brauc ar riteni. Es redzu, ka tu pārvietojies ikdienā ar diezgan iespaidīgu velosipēdu, bet tas ir tavs ikdienas braucamais, un tā tu arī savas dienas Rīgas centrā vadi, ja? Man ir 3 velosipēdi. Šis ir viens no tiem, tad pēc situācijas izvēlos, kuru man vajag. Bet man arī automašīna, tā kā arī dažreiz arī ar automašīnu brauc, bet par Rīgu jau mēģinu tomēr vairāk pārvietoties ar velosipēdu, ar kājām, ar citu velosipēdu. Es skatos, ka jums tiešām ļoti skaisti ietve un cilvēki var ērti pārvietoties gan ar ratiem, gan ar invalīdu ratiem, gan ar riteņiem. Bet kāda ir tā realitāte arī citās šīs apkārtnes zonās? Vislabāk ietas var iepazīt kļūstot par vecāku, jā, jo, kad man piedzima pirmais bērns, un es sāku ar ratiņiem staigāt pa apkaimes ietvēm, es sapratu, cik tā situācija ir traģiska. Ļoti daudz, kur nolīdzināts apmals, ļoti daudz, kur ir kaut kāds bedres, tā saucamie amerikāņu kalniņi, ka pēkšņi pie izbrauktos no vārtrūmas tā ietvēsiet uz leju, un tur viņi var apledot un radīt ļoti daudz problēmas. Tā ir milzīga problēma, ko īstenībā var diezgan vienkārši atrisināt, tur pat nav vajadzīga kaut kādas ļoti lielas investīcijas. Manuprāt, vienkārši vajag gribēt izdarīt tā, lai ietus ir pieejams gan jauniem vecākiem, gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jo katrs kādā dzīves posmā mēs būsim šajā grupā, un mums vajadzīga laba un droša vide. Žēl, protams, kad mums vajag iet un bakstīt ar koku atbildīgās instances, kaut gan šī, man liekas, ir tik pašsaprotama lieta. Mēs tur varam strīdēties, ka varbūt mums nevajag, velojoslu, bet it kā nolīdzināt apmalu, tas ir tik pašsaprotami vienkārši izdarāms. Bet, mēs, protams, par to arī cīnīsimies. Mēs darām tā. Velosipēda īsti nepatīk ne autobraucējiem, jo atņem autovietu un arī īsti nav piemēroti ietveji. Tāpēc mūsu eksperte
rūpējoties gan par visiem tiem cilvēkiem, kuri tiešām ikdienā izmanto riteņus, lai pārvietoties pa ietvi. Tas ir jaunie vecāki, cilvēki ar kustību traucējumiem. Iesaka izbraukt to posmu tiešām reāli cilvēkiem pirms šīs te infrastruktūras sakārtošanas, lai tiešām saprastu, kuras ir tās vietas, jo iespējams ir kāds līkums, kur, piemēram, cilvēks ar ratiņkrēslā nevarēs izbraukt arī, ja tā vieta būs gludāka un patīkamāka braukšanai. Tā kā tas ir tāds ieteikums, bet es tev vēl gribēju uzjautāt vienu lietu par to vieglumu vai grūtumu visas šīs lietas dabūt cauri, vai ir jūtama šī pretestība no citiem Grīziņkalna iedzīvotājiem? Es domāju, ka īsti nav jūtama, jo, man liekas, lielākā problēma, ka cilvēki varbūt kādas lietas nav līdz galam saprot, viņam nav pareizās izpratnes, un mēs mēģinām ne tikai kaut ko, mācīt, ne tikai ko darīt, bet arī mācīt cilvēkiem. Un tajā pašā laikā mēs mēģinām ievērot arī pasaules labākās prakses. Tādā veidā tiek izdarīts kaut kādas lietas, kas jau sen tur pirms, sākot ar 70. gadiem Eiropā jau pierādījušas kā ļoti labas. Un varbūt sākumā to cilvēki tā kā neuztver, ka tas ir kaut kas tāds superīgs un varbūt viņam nepatīk pārmaiņas, bet pēc kaut kāda laika, pēc gada, jau neviens nevar iedomāties, ka iepriekš mēs dzīvojam kaut kā savādāk. Kā mēs mēģinām darīt labas lietas un cilvēks to pavalkās. Mēs darām tā!